Esiet sveicināti, dargie skatītāji, vakcinētie un nevakcinētie. Mani sauc Andrejs Mamikins, un tuvākās stundas laikā, varbūt ilgāk, kurš zina, es piedāvāju jums pasekot diskusiju kopā ar mūsu ekspertiem, meklējot atbildi uz jautājumu, vai ir vērts vakcinēt mūsu bērnus. Es ar lielu prieku gribu stādīt priekšā mūsu ekspertus. Aivis Vasiljevskis, mans kolēģis, neatkarīgais publicists, ārzemju ziņu apskatnieks, vada raidījumu Brīvības modinātājs, kurā ir redzama, tā skaitā Facebookā. Esiet sveicināti! Indulis Emsis, bijušais Latvijas Republikas premjerministrs, vadīja Latvijas Republikas Saimu. 10 gadus vadīja vides aizsardzības ministriju 7 valdības, ja es nemaldos. Bioloģijas zinātņu doktors. Labdien! Labdien! Agita Galiņa, profesionāla juriste, tiesību zinātņu maģistrē. Bez tā arī studijā ārstniecību studijas un profesionālā sociāla darbinieka profesijas amatu. Esiet sveicināti! Edgars Mednis, terapeits, pēdiatrs, Agenskalna Kalna klīnikas ārsts. Labdien! Labdien! Un Jānis Dreimanis, ārsts, onkologs, cilvēks ar unikālu pieredzi strādājot Eiropā, tā skaitā Vācijā, un pirms tam studējot Austrālijā. Esiet sveicināti! Labdien! Jūs varat vērot mūsu diskusiju, jūs pēc tam varat komentēt Facebookā un citās platformās, kur jūs redzēsiet šo ierakstu. Komentējiet, dalieties ar savām domām un neesat vienaldzīgi. Emša kungs, es dzirdēju pirms šī ētera, ka jūs atradāt zāles pret Covidu un jums nedeva to, kas saka īstenot dzīve Latvijā. Kas notika? Pastāstiet īsi. Jā, tas ir ļoti interesants stāsts. Man ir daudz draugu no zinātnes laikiem, kad mēs uzturam kontakts, un šodien cilvēki ir ļoti zinātkāri, un tas patiesi priecē. Un mani draugi bija atklājuši, ka pasaulē notiek ļoti plaša diskusija par zālēm, kuras netiek laistas apritē. Tur pie vainas ir Pasaules veselības organizācija un Eiropas zāļu aģentūra, kuras bloķē šo zāļu izplatību. Zālēm ir nosaukums, tas ir ivermektīns, angļu valodā ivermectin, un šīs zāles ir izlietotas pasaulē jau 3 miljārdu dozu, tātad cilvēkiem. Zāles ir saņēmušas Japānas zinātnieks, tās ir atklājis un par šo atklājumu saņems Nobel prēmiju, bet zāļu pamatdarbība ir pazīstama veterināra medicīnā. Tā ir plaši tiek sākotnēji lietot veterināra medicīnā, bet pēc tam atklājās nejauši, ka šīm zālēm ir arī pretvīrusu iedarbība, un tās sāka lietot pret dažādām tropu vīrusiem, slimībām. Un atklājās viņa efektivitāte, un bija ārstu kopa Amerikas Savienotajās valstīs, Anglijā, daudzās citās valstīs, kur arī sāka izmēģināt šīs zāles pret Covid, un atklājās viņu augstā efektivitāte. Un tad mūs sāk interesēt fakts, ja zāles ir jau gadu eksperimenti, vairāk kā gadu ar ļoti labiem rezultātiem pārbaudīti, un tomēr viņas netiek dotas cilvēkiem, neļauj ārstēt cilvēkus. Kas par iemeslu? Un šo iemeslu var uzzināt, ja jūs pievienojaties tādā ivermektīnā draugu grupai, kas ir Covid bremzēšanas tāda dakteru grupa, pasaules dakteru grupa, kas mēģina caursist šo vairogu un parādīt, ka ir arī efektīvas zāles pret šo vīrusu. Un tad es sāku sekot šai te grupai un saņemt no viņas informāciju, un tā pēdējā informācija, kur ir manā rīcībā un kur ir tāds somu pētnieks, kurš uz 80 lapusēm angļu valodā ir apkopojis šī ivermektīna darbības efektivitāti. Un arī visu par un pret un visu šo cīņu atspoguļojis, un tad gribēju jautāt mēdījiem, kāpēc viņi nerāda
Es jau nevaru apgalvot, nebūdams daktars, ka šīs zāles ir ļoti efektīvas un ka viņām nav kaut kādas blaknes vai kaut kas tam līdzīgs. Cik man zināms un kas ir tajās internetu platformās atrodams, tad šīs blaknes ir ļoti minimālas. Jo zāles trešajā pasaulē tiek ļoti lietotas. Un tagad ir ļoti interesanti, kāpēc zāles lieto Latīņamerikā, kāpēc viņas lieto dažās Eiropas valstīs, Čehijā, piemēram, viņas bija vienu brīdi lietošanā, un arī tagad, cik es zinu, ir pēdējās ziņas nāk no Japānas, ka Japānā plaši tur, kur šis zāļu izgudrotais autors dzīvo, un viņš uzstājās publiski un teica, ka tā ir noziedzība pret cilvēci, ka šīs zāles tiek bloķētas. Un tam līdzīgi stāsti, un tie visi ir tādi gandrīz no sērijas, gandrīz neticami. Gandrīz neticami, ka ir zāles, bet viņas nedrīkst laist ēterā. Un tad es te kaut kādā televīzijas raidījumā izteicos par šīm zālēm, un tad pie manis atbrauca, liekas, TV3 un ņēma interviju netiešraidē, un pataisīja mani par absolūtu muļķi un idiotu, jo pretī lika antivakseri kaut kādu, kurš vispār ir, kā saka, drusku fāzēs nogājis no domāšanas līnijas, un tam līdzīgi, respektīvi, izkropļoja totāli manis teikto. Un nevienu vārdu neatspoguļo no šiem materiāliem, kurus es piedāvāju apskatīties un pārbaudīt, vai tā ir taisnība. Un tad mēs konstatējuši esam, un ne jau es šeit, bet tie daktari pasaulē, kas lieto šīs zāles un cīnās par šīm zālēm, ir konstatējuši, ka vaina ir zāļu cenā. Viena doze maksā 6 centus. Cik atkārtojot? 6 centus. 6 eiro centus. Un ar šādu te cenu zāļu industrija nav ar mieru to izplatīt. Merks, kurš ir pats šo zāļu radītājs, arī tagad saka, ka Lai pārdot pa 12%. Jā, tas notiek. Tagad Pfizers ir izdomājis jaunas zāles. Tām cena būs, tad jūs redzēsiet cik, bet zāļu iedarbības efekts, formula tiesa ir cita, nav tā ivermektīna formula, ir cita formula, bet efekts ir tieši precīzi tas pats bioloģiskais efekts, bremzē vīrusa iekļūšanu šūnā. Bet cena es vēl nezinu, viņi ir pētījumā, bet jūs viņu redzēsiet. Un ticiet man, tad būs atkal jaunas valdības programmas, cik mums jāizņemās nauda pasaules tirgos, lai mēs varētu pie šīm zālēm tikt. Un šos 6 eiro centu vērtās zāles tā arī paliks neizlietotas un neatzītas, kamēr viņas ir tik lētas un pieejamas publikai. Aivī, kāpēc cienījamās starptautiskas organizācijas, tādas kā Pasaules veselības organizācija un Eiropas zaļo aģentūra, kāpēc viņi spiež uz vakcināciju, tā skaitā bērnu vakcināciju, kad ir zāles un principā ir citas alternatīvas metodes, kā savu miesu uzturēt veselu. Kāpēc viņi spiež tikai uz bērnu, tā skaitā bērnu špricēšanu? Tāpēc, ka, ja jūs uzmanīgi pavērotu, kas tika rakstīts tādu visādu šo tā saucamo starptautisku organizāciju ziņojumos jau pirms vairākiem gadiem. Šajā gadījumā ļoti interesants dokuments ir tāds, ko es arī savā raidījumā svētdien to apskatīšu. Ir tāda starptautiskā vakcinātora alianse, saucās Gavi. Tā tika dibināta jau 2000. gadā, un viņa nolūks faktiski, ja tā rupji izsakās, ir vakcinēt visus. Tātad tās toreiz vēl bija visādas parastās vakcīnas, kuras it kā vēl varētu būt kaut cik derīgas, bet tā viņa doma ir tāda, ka ir jānogādā šīs vakcīnas visur, visiem, tā skaitā bērniem, visiem, visā pasaulē. It kā labdarība un filantropija, bet ir tāds dokuments viņiem iznācis, tas bija 2018. gadā, viņu var atrast, izlasīt, Infuse saucās. Tas ir
ar Bila un Melindas fondu palīdzību tapis dokuments, kur ir tiešā veidā rakstīts tas, un tas atklāja to patieso būtību, kāpēc ir vajadzīga tieši bērnu vakcinācija. Un jūs varētu būt izbrīnīti, izlasot, kas tur ir rakstīts. Tur tiešā veidā ir pateikts, ka nākotnē šīs te status tiks ierakstīts digitālā veidā, vai to nevar nozagt, vai to nevar sabojāt, un tas dos piekļuvi bērnam un viņa vecākiem, lai apmeklētu skolu, vai tiktu pie banku kontiem. Visi šīs lietas, kas ir digitālais certifikāts, ko tagad viņi ievieš, tas jau tur ir rakstīts, ka tā ir tā viņa paredzētā nākotne. Ievērsīsim uzmanību, Bila un Melindas fonds ir Gates, nav Berziņi. Tas ir Bills Gates. Protams. Un ir jau vēl otrs medikaments, par ko tieši tāpat pasaulē cīnās ar to grūto nosaukumu, tas ir hidrohloroksīns, ja es pareizi izrunāju. Tieši tas pats stāsts. Un, ja jūs atceraties, kas bija noteikums tam, lai vispār varētu apstiprināt šīs injekcijas ārkārtas kārtībā, ko viņi izdarīja, tur noteikums ļoti vienkārši. Pats pamats ir tas, ka to var darīt tikai tad, ja nav citu efektīvu medikamentu, kā apturēt šo slimību. Tātad viņi saka, ka nav, jo ja būtu atzīts, ka ir efektīvs, tad vispār nedrīkstētu ārkārtas kārtībā tās injekcijas izlaist cauri, ko jau tas FDA izdarīja un pēc tam Eiropas zāļu aģentūra. Tur jau ir tas knifs. Un runājot par šo ivermektīnu, ir tāda valsts kā Indija, kur viņi arī ļoti plaši pielieto. Atcerieties, pagājušā gada pavasarī tur sacēlās histērija, ka tu viņi visi mirst, tur drausmīgā līķi. Tur toreiz rādīja tos melus, ka tur līķi paud pa upi, kaut gan tur viņi paud visu laiku. Ja? Tur jebkurā brīdī var aizbraukt uz Varanasi, jums būs apokalipse. Viņi to pasniedza tā, ka tas tagad ir daļa Covida, visi mirst. Kur tas tagad palika? Paskatieties, kāda ir statistika šobrīd Indijā ar visu to saslimšanu un mirstību uz to apstākļu fona. Un salīdziniet ar mūsu tā saucamajām attīstītajām Eiropas valstīm ar izcilo medicīnu. Tur vispār nevar salīdzināt, cik tur labi ir, cik tur faktiski neslimo. Un kas notiek šeit? Viņi to ivermektīnu ražo, lieto, tur viņš maksā vispār kapeikas. Un faktiski mums Latvijā ļoti grūti dabūt tās tabletes ir. Tikai veterinārais aptiekas, kas viņi sūta un zem stingras kontrolas. Jā, viņi sūta no Indijas tur, un tad tas maksā diezgan dārgi tur caur paziņām. Es personiski esmu izgājis to kursu, ivermektīnu. Tātad tur bija 3 dienas pa 4 tabletēm. Un ko es varu pateikt, ka ir jāsaprot tāda lieta, ka tiešā veidā, kāpēc viņi noliedz, tas ir tāpēc, ka, labi, viņam varbūt ir tā vīrusa iedarbība, bet pats galvenais ir tas, ka tās tomēr ir pretparazītu zāles. Tajā brīdī, kad tiek iztīrīti parazīti no organismu, strauji uzlabojās imūnsistēma kā tāda, un tas ir tas īstais iemesls. Viņa pati jau tiek galā tad viņi tiek galā ar visiem tiem vīrusiem, ar visu ko. Šis aspekts jau tā īsti netiek afišēts. Tad rodas jautājums, kā tas var būt, ka pretparazītu zāles un kāds sakars ar Covidu. Tāds ir sakars. Iztīrot šo visu ārā, uzreiz paliek vieglāk, uzreiz cilvēks jūtas labāk. Un tas arī mana pieredze ir. Tā tas ir. Emša kungs tikko pateica par Covida vakcinātoru pretinieku kopu. Jūs zināmā mērā veidojat savu ārstu kopu, un kad tapa vēstule, kad Latvijas ārsti šeit un tagad pietiekami drosmīgi uztais pret esošo ārstēšanas protokolu. Man izbrīnīja tas fakts, kāpēc jūs joprojām esat ārsta licenci. Un galvenais jautājums, protams, kāpēc kā pediatrs, kur jūs saskatāt tas vājas vietas, runājot par bērnu vakcināciju, kāpēc jūs neieteiktu ik katram bērnam totāli iet un vakcinēties? Pirmkārt, es gribētu pateikt par ivermektīnu. Man ir diezgan pieredze šobrīd pašam personīgi ar ivermektīnu. Es pats neesmu lietojis, bet es lietoju saviem pacientiem. Viņš strādā ļoti, ļoti, ļoti labi. Pie tam viņš strādā ļoti labi gan agrīnās stadijās, gan arī vēlīni. Pat, teiksim, kaut kādā 12. 14. dienā, ja ir tiešām smags stāvoklis, ivermektīns perfekti strādā. Par ivermektīnu cenām, šobrīd mēnējā tirgu viņu var dabūt pa 12 eiro. Emša kungs minēja 6 kapeikas, teiksim, te ir 12 eiro. Absolūti neadekvāta cena. Man labāk patīk veterinārais šķidrais, viņš ir krietni lētāks un strādā tikpat labi. Tā kā, tas viss tā arī ir.
Par bērnu vakcināciju. Bērnu vakcinācija, pirmkārt, šī nav vakcinācija. Kas tas ir? Šī ir gēnu injekcija, šī ir cilvēka ģenētiska modifikācija. Viennozīmīgi. Ja? Tā kā mēs te nevaram, jo, kā mēs zinām, arī Pasaules veselības organizācija izmainīja vakcīnas definīciju, tad, kad šīs substances tika ieviestas. Klasiska vakcīna ir vīrusa, ja baktērijas daļa, pret ko organisms izveido imunitāti. Teiksim, difterijas gadījumā tas ir toksīns, teiksim, masaliņu gadījumā tas ir pats vīrus. Bet šeit nav nekāda sakara ar to. Pēc tam ar šo moderno slimību, ar Covid, bērni neslimo. Vai, teiksim, ja viņi saslimst, tad viņi slimo ļoti, ļoti viegli. Viņi nav riska grupā. Ar visiem štamiem, ar visiem štamiem viņi nav riska grupā. Pēc tam par štamiem, ko mēs varam teikt par štamiem, ja vīrus nav izdalīts? Kā mēs varam runāt par kaut kādām modifikācijām, ja mēs nezinām, kas tas vispār ir? Ja? Vai tas vispār ir tas, par ko mēs domājam, par ko mēs te visi runājam? Ja, tad, jā, šobrīd es no savas pieredzes varu teikt, jā, šobrīd ir savādāk tā slimošana. Slimošana atšķirās no iepriekšējiem gadiem, bet nav nekas tāds. Pagājuši pavasari mēs vispār iesmējām, tāpēc, ka visiem ārstiem apgrozījumi kritās un teiksim, liela daļa sēdēja bez darba, jo nebija ko ārstēt vienkārši, tāpēc, ka cilvēki neslimoja. Man cilvēki teica, ka cik mēs esam priecīgi par to, kad ir maskas un viss tā distancēšanās. Tāpēc... Visiem ārstiem vai pediatriem? Es domāju, ka visiem. Jā, bet šogad ir daudz, šogad slimo daudz, slimo smagi, jā, ir ļoti ātri jārēģē, jā, un šeit ir tā galvenā lieta, faktiski noziedzīga lieta, ka cilvēki netiek ārstēti. Pacientu nedrīkst ārstēt pa telefonu. Tas ir pretrunā, es domāju, ka Agita man nokomentēs šo, bet tas ir pretrunā ar visiem likumiem. Jā, es arī izslimoju šo slimību, mums ir coming out vakar šodien, es arī esmu izslimojis 2 nedēļas, ģimenes ārste nezvanīja, nerādās neko. Sēdiet mājās, būs slikti, zvaniet ātrijiem. Jā, bet redz, būtu labi, ja ātrie vēl paņemt. Bet ātrie jau var neņemt. Viņi neņem, kamēr jūs esat daudz maz dzīves. Un tad, kad jūs vairs neesat daudz maz dzīves, tad, kad jūs esat ļoti smagā stāvoklī ar augstu temperatūru pār 10 dienām, tad jums ir ceļš gan arī viens. Ar retiem izņēmumiem. Doktor Medņi, cik ir tagad tādu ārstu kā jūs Latvijā, kuri gatavi parakstīt slaveno vēstuli jau pieminēt un kuri pieturās pie līdzīgiem uzskatiem, ka totāli vakcinēt bērnus nav ieteicams? Cik tādu ārstu, kuri gatavi pacelt savas galvas un atklāti runāt? Cik viņu ir Latvijā? Es domāju, ka ārstu, jo mūsu aliansē, Latvijas mediķu aliansē, ir gan ārsti, gan māsas, gan fizioterapeiti, gan vetārsti, gan stomatologi. Mums ir ļoti daudz dažādu specialitāšu, bet visi, kas ir ārstniecības personas. Ārstu skaidrs jums nevar pateikt, bet kopā mūsu dalībnieku skaits ir pār pa 200. Un viņš joprojām aug, un joprojām nāk cilvēki, un joprojām grib piedalīties. Tā kā noteikti, ja šāda vēstule taps, tad noteikti mēs savāksim parakstus un nostāsimies pret. Agita, es esmu 3 bērnu tēvs. Es 3 reizes esmu gatavs uzrakstīt iesniegumu, es esmu pret manu bērnu vakcināciju kā tēvs ar savu sievu kā vecāki. Juridiski, kas man draudētu no Kariņa valdības puses, ko viņi varētu izdomāt, lai apiet esošas juridiskas normas un piespiest visus totāli vakcinēt savus bērnus, sakot jau no 5 gadu vecumā? Ja jautājuma formulējums ir tāds, ko viņi varētu izdomāt, es pat nestādos priekšā, jo tā rīcība, ko viņi šobrīd dara, tā ir amorāla pilnīgi, bet izdomāt viņi varētu daudz. Es varu pateikt to, kas aizsargā vecāku un bērnu. Tas ir mūsu pašu bērnu tiesību aizsardzības likums un bērnu tiesību konvencija, kurā skaidri un gaiši ir noteikts, ka bērna vislabākās intereses ir primāras un nevar būt pārākas nekādas sabiedrības intereses vai tas, kā šobrīd mūsu valdība cenšas ieviest bērnu vakcināciju, argumentējot ar to, ka tādējādi mazinās inficēšanās izplatīšanos un pasargās seniorus. Senioriem ir visas iespējas vakcinēties.
Viņiem ir visas iespējas sevi pasargāt pašiem. Un tā nav pārāka grupa, kuras intereses būtu pārākas par bērnu interesēm. Bērniem ir tiesības saņemt vislabāko ārstēšanu, vislabāko rehabilitāciju. Un tas, ko Edgars jau arī minēja, bērni ar šo slimību neslimo smagi. Paskatāmies statistiku, ir ārkārtīgi reti nāves gadījumi, kuros ir fiksēta saistība ar šo maģisko vīrusu, bet tur iespējams bērniem ir bijušas kādas pamatsaslimšanas, kas ir veicinājušas šo procesu. Un jau ir arī pētījumi par to, ka bērni arī nav pārnesēji, ka viņi nav tas ķēdes posms, kas atnes vīrusu no viena pieaugušā uz otru. Tieši tā. Vēl pie tam, ja ir pašos kliniskajos pētījumos, kur pētīts šīs vakcīnas, ir pateikts, ka šī pārnese īsti nav skaidra, kādā apmērā šī pārnese tomēr notiek arī pēc vakcinēšanās. Tad kur vispār pamatojums? Ir jābūt leģitīvam mērķim un pamatojumam, kāpēc pieņemt šādus lēmumus. Okay, padomājiet lūdzu tagad, ka profesionāla juriste ar zināšanām ārstniecībā, kāds leģitīmais mērķis varētu būt valdībai, kad viņi noslēpenoja līgumu starp Veselības ministriju un Pfizeru, piemēram? Jo tikai principā uz mūsu planētas 5 valstīs, 5 valdības to padarīja par atklātu. Mums joprojām tas ir top secret. Kāpēc? Kāds tas leģitīmais mērķis varētu būt ministriem, valdībai? Sabiedrības intereses. Ļoti tas ir tas, kā viņi to pozicionē. Bet es neesmu pārliecināta, vai mūsu valdībai ir tieši līgums. To jau lemj Eiropas zāļu aģentūra. Cik es varu spriest caur to ķēdīti kaskādi, sakot no Eiropas zāļu aģentūras, par ko Aivis jau teica, un viņu mērķiem līdz pat kamēr tas nonāks viena lapelē, varbūt ar instrukciju pie mums uz Rīgu, uz Latvijas Veselības ministriju. Dreimaņa kungs, riski un iespējamas blaknes medicīniskas, nemedicīniskas bērniem, kad notiek totālā bērnu vakcinācija. Jā, man Vīkiņa kungs, varbūt es nedaudz precizēšu šos jautājumus. Jā, es neesmu bērnārs un pagaidām bet es vairāk gribētu pieskarties jautājumiem, kas mūs dara vesels un kas tādam fundamentāli svarīgam jautājumam, kas mūs dara slims, kas mūs saslimdina un kas mūs dara vesels. Tātad, un mans teiktais attieksies kā uz pieaugušiem, tā uz bērniem vienādā mērā, iespējams uz bērniem, tā kā tie ir attīstības stadijā, pat vairāk. Ja? Tātad rietumu medicīnā valda tāds modelis, ko Vācijā sauc par mašīnu medicīnu. Tā ir mašīna medicīna. Tātad cilvēks tiek uzlūkots kā objekts, kā mašīna, kurš salūšanas gadījumā ir jāreparē, ja tādos gadījumos ārstēšana ir lineāra, piegājiens ir lineārs, ārstēšana ir konceptualizēta, viss ir vērsts redukcionismu virzienā. Bet cilvēks nesastāv tikai no miesas, cilvēkam ir dvēsele, gars, psihe. Tātad ir redzamais, ir neredzamais. Un tas, kas notiek mūsu materiālajā ķermenī, tas ir gala punkts, tas ir gala iznākums kaut kam, kuri pirmsākumi ir iniciācijas, ir meklējams sākotnēji, tas ir neredzamajā laukā. Tātad psihei, mūsu dvēseles stāvoklim ir noteicošā loma tas, kas notiek ar mūsu materiālo ķermeni. Tātad cilvēks nedrīkst, tā ir kļūda, tā paradigma ir jāmaina medicīnā, ka cilvēks tiek uzlūkots tikai kā objekts, tikai kā materiāls ķermenis. Cilvēks savā esībā ir kas daudz lielāks un plašāks. Tas ir biopsihosociāls modelis, kura esība ietver sevi, sākās no biosfēras un iet līdz pat šūnas kodolam. Ir tāda salīdzinoši nesen zinātne, 40 gadus aptuveni, ir psihoneiroimunoloģija. Šī zinātne pēta psihes un imunās sistēmas savstarpējo saistību, miedarbību, kā mūsu psihi ietekmē imunosistēmu. Un izrādās, to jau es domāju, vairāk apzināti vai neapzināti cilvēki, nepavēlt mums pat institūta laikā pasniedzēji teica, ka visas slimības no nerviem viena no baudas. Ja? Tas principā nav nekas jauns. Ja? Bet šī psihoneiroimunoloģija ir pētījuši šo lietu, ir pierādījusi lietas. Tas ir tas lauks, kur kvantu fizika satiekās ar bioloģiju. Un tas ir tātad imunoloģija pati, tas ir noteicošais, jo vīrus pats par sevi nav nekas. Kas ir vīrus? Vīrus ir maza daļiņa,
vīrusam ir ģenētiskās informācijas nesējs, RNS vai DNS, ir dobums, ir kapsīts. Ja pats par sevi vīrus nav nekas, tas top par kaut ko, tikai miedarbojoties ar saimnieku šūnu, kā tas arī medicīnā ir saimnieku šūna. Tas jau norāda saimnieks, ja, tas ir atbildīgs par to iznākumu. Par saimnieku šūnu un ar imunosistēmu. Un vīrusam ar imunosistēmu ir dialektiskas attiecības. Tātad kādas ir šīs attiecības norisēs un iznākumu, tas ir atkarīgs no imunsistēmas, nevis no vīrusa. Un imūnsistēma ir divu veidu imūnsistēma. Ir bioloģiskā imūnsistēma un ir psiholoģiskā imūnsistēma. Bioloģiskā imūnsistēma, to mēs varam stiprināt pārtika, veselīga pārtika, vitamīni, minerāli, probiotiķi, tādas lietas. Bet vēl nozīmīgāk ir stiprināt mūsu psiholoģisko imūnsistēmu. Un psiholoģisko imūnsistēmu mēs varam pirmā vietā, tas ir sociālā integritāte, cilvēkam sociālie kontakti, kultūra vide, draudzības, smaids, prieks, tādas lietas. Diemžēl, un bojā mūsu imūnsistēmu, liek runāt, niecīgs tāda nevērtīga pārtika, bet, kā jau teicu, galvenais ir šis psiholoģiskais aspekts. Un kas konkrēti stress? Konkrēti ir visi zina stresi. Ja, kas ir stress? Stress ir organismu nespēja adaptēties kaut kādam ārējam kairinājumam. Ja. Tātad tās ir visas negatīvās ziņas, sociālā izolācija, meli, dezinformācija. Tas viss mūs totāli maitā, un diemžēl tas ir tas, ar ko mūsu režīms nodarbojās. Tas līst pār mums kā lietas nebeidzams jau 2 gadus. Un, protams, vīrus ir bīstams, ja, bet to var pasniegt dažādi. Ja. Var pateikt, ka jā, ir vīrus, ir bīstams, bet kā mūsu bijušā prezidenta teica, mēs esam lieli, mēs esam vareni, mums ir pašapziņa, mums ir jātīst ārstnieciskā kapacitāte, mēs apzināmies, mēs cienām viens otru, mēs pret viens ar otru izturamies ar respektu, un tādā veidā tas būtu ceļš, kā risināt šo problēmu. Ja. Bet, diemžēl, šajā brīdī notiek tieši pretējais. Ja? Tā kā es domāju, daudz cilvēku ieraudzīdam, kā mums te rāda pa televizoru eskalātoru roku masu kapus, ja? Pilns sporta zāles ar zārkiem, ja? Kur kāda sieviete vēl tur fonā kaut kur padusē vienu zārku nes. Ja? Tas viss cilvēki tas iedzem kā pāli zemē. Rēmeņkungs, ar to nodarbojas ne tikai, kā jūs teicāt, mūsu režīms, ar to nodarbojas arī režīms jūsu pusdzimtajā Austrālijā, tur vispār ķer cilvēkus uz ielas un arī piespiedu kārta vakcinē. Ar to nodarbojas principā Vācijā, kur jūs ilgi nostrādājat, jo tā ir politiski uzbūvēta sistēma līdz pēdējiem policistam ķert un piespiedu kārta vakcinēt. Un kā mēs šeit un tagad Latvijā varam pretoties, kaut mēs neesam ļoti vareni? Jā, jautājums vietā ir, man arī cilvēki ir teikuši, ko tu te ņemies, tas tak visā pasaulē nevar būt, ka visā pasaulē. Ja? Bet, ja mēs zinām Švāba stipendijāts, kas, ja nemaldos, 1992. gadā tika nodibināti, tur ir tie saucamie jaunie līderi, tā laikam tas saucās, un šī jauno līderu skola, kur viņi tiek apmācīti, attiecīgi, dažādās, kunstēs. Tur ir bijusi gan Merkele, gan Sarkozy, gan Makarons, gan Blērs, ja nemaldos. Ir kaut kā tur Rijāna, laikam tas ir no tiem tuvo austrumu, kāda princese un daudz. Tā kā es domāju, tā ir cilvēku grupa, kur ir speciāli apmācīti un kur to narratīvu vienlaicīgi, tas ir viss, tas nav taps vienā dienā. Ja? Varētu domāt, ka tas nav taps vienā dienā, viss tas, kas notiek. Ja? Tas pirmos mēnešos varētu mēģināt sev mānīt un domāt, ka valdība Covid stresā un tāpēc visādi aplām lēmumi. Ja? Bet tagad pēc 2 gadiem, diemžēl tas ir skaidrs, acīm redzam, ka tā ir kļuvusi par valsts ideoloģiju. Emša kungs, vai nevaram runāt par valdības kolektīvo korupciju, korumpētību? Ja valdība tikai seko tam, par ko teica Aivis Vasilevskis, kas ir izdevīgs Bilam un Melindai, bet ne tautai, ne mūsu veselībai. Tad vieglākā diagnoze būtu stulbums un muļķība. Bet smagākā diagnoze ir plānveida. Pagaidām, man skatoties, kā notiek lietas, es vēl liktu uz šo pirmo manis minēto, ka tā ir tāda totāla muļķība. Un tam pamatojums varētu būt un ir meklējums tajā, ka valdība nemaz necenšas veikt analīzi.
veikt izpēti par to, kā var rīkoties šajos gadījumos un kā daudzas pasaules valdes rīkojas. Un ne tikai Eiropas, ne tikai attīstītā pasaule, kur šobrīd ir zem zināma, varētu teikt, tāda ekonomiski, finansiāla un tādu īpašu tādu smadzeņu putrotāju varā, bet arī tā pasaules daļa, kas nepakļaujās tam. Un šeit jāskatās uz trešo pasauli, uz to, kas attīstās, un kur ir ļoti daudz cilvēku, un kur var redzēt pilnīgi citus risinājumus un efektīvus risinājumus, un skatīties uz tiem un analizēt lietas, un meklēt risinājumu kompleksi. Jo pasakot, ka visu atrisinās ar vakcinēšanu, ir pēc definīcijas un no politiskā viedokļa aplam, jo ar vienu instrumentu nevar atrisināt problēmu. Šis instruments var būt efektīvs, es pieņemu, ka viņš var līdzēt kaut kādā daļā problēmas risinājumu, bet tas nav universāls. Un tādējādi uzliekot sev ierobežojumu, nemeklējot citus risinājumus, valdība nonāk absolūtā strupceļā un noved strupceļā arī visu sabiedrību. Un tas ir tas ļaunākais, kas šobrīd ir noticis. Viņi nespēja tikt pāri šai naudas diktētajam signālam. Jums ir visi jānovakcinē. Tomēr nauda diktē, Emšukungs. Absolūti, tas ir šeit redzams skaidrāk par skaidru, vai ne valdība pat aizņemās tirgos naudu, lai visus varētu novakcinēt. Vai ne? Bet būs jādod ne tikai maniem bērniem, jūsu mazbērniem, bet vēl tālākām paudzēm. Bet kāpēc ne pārējo? Kur paliek vispārējais? Kur paliek adaptīvā imūnsistēma? Kur paliek viņas stiprināšana? Kur paliek visi pārējie mehānismi? Kur rīta vingrinājumi pa televizoru beigās? Absolūti viss, kas ir nepieciešams šajā lītā. Tur var nosaukt ēnu lietas, sākot ar sportu un tam līdzīgi. Bet ja valdība atļaujās nodzīt mūsu dziesmu svētkus, pārtraukt dziesmu svētku organizēšanu un par iemeslu pasaka, kad vīrus ir vainīgs, zinot, ko nozīmē dziesmu svētki Latvijai, ko nozīmē šis pasākums, tieši otrādi, tas būtu adaptīvai imūnsistēmai pacēlums. Tas garīgo veselību uzlabot, tas uzlabot cilvēku pretošanās spēju daudz kam, tas ticību sev atgriezt. Bet ja jums nav pat dziesmu svētki, vai ne, tad ko nākošo? Olimpiādas likvidēs, dziesmu svētkus, vēl visu nedrīkst iet uz baznīcām, uz dievkalpojumus, visu to, kur cilvēks garību sev stiprina. Ja to visu nolikvidē, tad priekš kā mums tā dzīve vajadzīga? Tad taisnība ir Raivim vai tā teorija, ka varbūt špricētos un ka robots tad ko tad mēs automāti būsim? Mēs kļūstam par automātiem, par tādiem, kuriem ir tikai jāiet uz darbu un tur kaut kas jāizdara un jāiet mājās un atpakaļ, un mēs kļūstam par kaut kādiem robotiem. Un tā ir robotizācija, tā ir sabiedrības robotizācija, un tas pilnīgi nav pieļaujams. Tas nozīmē, ka nav plašā skatījuma. Un plašā skatījuma nav tāpēc, ka valdība nespēja to izdarīt, bet ja nespēja, prasiet to, tiem, kas spēja. Analizējiet, iesaistiet sabiedrības domājošo daļu. Iesaistiet. Aivi, līdz pēdējiem tad jautājums jums neticēju, ka tas scenarijs, kurš īstenībā sākās 6. gada, 4. gada, kad viņi, Švabi, Geitsi un pārējie gatavojas šai pandēmijai, ka šeit šis scenarijs tiek iztenots jau tagad. Tālā nākotnē, par kuru mēs lasījām fantastiskos romānos, jau ir pie mūsu mājām. Ja jūs uzmanīgi palasītu tos visus ziņojumus, protams, tas viss vienmēr tiek parādīts gan dažādās filmās, gan romānos, tas ir viens. Otrs ir pilns visādu ziņojumu vēl no 2000-iem, kur skaidri rakstīts, ka tuvāko 20-25 gadu laikā būs šīs nanotehnoloģijas, būs šī drakoniskā kontrole, daži no tiem globālistu
tā saucamajām redzamajām sejām. Tas Švābs jau no vienīgais ir tāds Žaks Atalī, kurš jau, ja nemaldos, 86. gadā televīzijā viņš skaidri pateica, ka nākotnē būs tāda lieta kā veselības pases. Un šeit ir jāsaprot, ka tā inicēšana, tas pēc savas būtības risina to, tas, ka palielinās tagad tā mirstība, ko viņi noraksta uz visādām ar sirds kaitēm, ko viņi noraksta uz klimata pārmaiņām, uz stresu, uz visu to, tas ir viens, bet tā injekciju pase jau ir tas galvenais, ko vajag izdarīt. Tā ir tā totālā kontrole ar derīguma termiņu, katra tā nākamā booster doza būs tas pats, kas insulīna deva. Saprotiet, kas notiek, jūs vairs nevarat dzīvot bez tā, jo tiklīdz jūs pārtraucat, tad jūs ne tikai izmet no šīs sistēmas, bet arī organismā notiek, viņš prasa vēl, ja tā imūnsistēma ir sagrauta. Tad mums padara par narkomānu. Jā, un tagad pastieties, aizvien samazinās laiks. Pirms teica, pilnībā vakcinēts 2 dozes vai 1. Pagāja cik? Sākumā bija 1. Tagad pagāja, cik tad tur pagāja? Tātad jau reizi gadā, jau ne 6 mēneši, ne 3 mēneši. Tad nākamais būs kas? Pota rītā, pota vakarā? Ja ne, tad certifikāts anulēts. Tā būs. Bet runājot par šo tēmu, kas ir tā īstā tēma, es kā jau neatkarīgais publicists izdarīju to, ko vajadzēja izdarīt faktiski tiem, kas sevi sauc par žurnālistiem, ja? Vai tiem, kas saņem to milzīgo naudu, Covid pētījumus, vai kā to sauc. Šo var izdarīt faktiski 10 minūtēs, paskatīties. Un tas ir mans jautājums, kāpēc vispār ir vajadzīga šī potēšana šai vecuma grupai, jeb zinātniskais pamatojums. Un es nevarēju atrast, kāpēc, jo visas pasaules dati, ko es apskatīju, skaidri liecina, ka šī jau īpaši nav nekāda riska grupa. Jaunieši vispār nav. Bet Vācijā tieši pat nesen iznāca viens pamatīgs pētījums tieši par šo vecuma grupu, kur tiek atzīts, ka vispār kaut kāda slimnīcas palīdzība šai vecuma grupā bija 1 uz 50 000 gadījumu. Tas vispār ir nekas, ja? Un savukārt mirstības statistika viņiem nav, tāpēc, ka neviens nav nomiris vesels bērns no 5 līdz 11 gadi Vācijā. Cik tur ir bērnu, cik ir iedzīvotāji? Neviens nav miris no šīs neviens vesels bērns nav miris. Tālāk ir Amerikas tā VAERS sistēma. Tur līdz novembra beigām kopumā ir bijis 200 mirušie vecumā no 5 līdz 14 gadiem. 200. 200. Tas ir uz viņu iedzīvot, 200 gabali. Uz Amerikas iedzīvotāju skaitu ņemiet vērā. Tas arī nav nekas, bet vēl labāk to var saprast, ja salīdzina, kā ar parasto pneimoniju. Tai pašā vecuma grupā, tai pašā laikā ir 334 nomiruši. Tie ir oficiālie dati no tās CDC sistēmas. Ja mēs salīdzinām šīs divas lietas, tad kur ir histērija? Bet problēma ir tajā, ka risks iedzīvoties sirds slimībās gan ir daudz kā lielāks viņiem. Jo tur ir, ja tā jau ir oficiāli atzīta blakne, ka ir problēmas, miokardīts, perikardīts aizvien pieaug jauniešu vidū īpaši. Un tur jau gan tā mirstība ir 20% pirmā gada laikā, ja šī kaita ir, jā, to mediķi var pateikt, ir tā vai nav. Tālāk ir, tad tie nav savienojumi rādītāji, manuprāt. Un vēl bija tas, kad apstiprināja Amerikā viņu šo te šprīci, tur jau diemžēl tas notika. FDA padomes 28. oktobra ziņojums skaidri vēsta 11. lapuse, ka šajā vecuma grupā viņiem vispār nav klīnisko testu datu par riskiem, par šīm sirdslimībām, jo grupa ir bijusi pārāk maza. Un ko viņi darīs? Šo te potes drošību viņi vērtēs 5 dažādos testos jau pēc špricēšanas sākuma, un turklāt 5 gadu laikā skatīsies, kas tad īsti notiek ar tiem bērniem, tāpēc, ka šobrīd neviens neko nezina. Un tas tur oficiāli uzrakstīts, un tad ir man jautājums, ja tas nav eksperiments uz bērniem, tad kas tad ir? Jūs vispār saprotat, kas tur notiek? Tāpēc man ir jautājums, labi, ja tas tā notiek pasaulē, varbūt pie mums ir citādi, varbūt mums ir izpētīts, ir zinātniski dati par šo risku ieguvumu analīzi tieši uz Latvijas bērniem, vai tad viņi tiešām slimo, mirst, vai viss ir tik slikti,
ka šis risks, kam viņi tiek pakļauti, kaut kādā veidā ir nesalīdzināmi tagad, ka to var darīt, un ieguvumi ir daudzkārt lielāki. Ja tādi zinātniskie dati, jeb risku ieguvumu analīze kaut kur ir pieejama, es ļoti gribētu tādu apskatīties, konkrēti par mūsu valsti. Ja, pasaulē atliksim to malā, bet mēs tagad runājam par mūsu bērniem. Meģikungs, Reimeņkungs, medicīniskais eksperiments pret bērniem. Cits secinājums vienkārši nenāk prātā. Man arī nenāk nekas cits prātā. Tas ir vienkārši, tas ir pretrunā ar jebkurām starptautiskajām tiesību normām, pretrunā ar Nirnbergas kodeksu. Ja, un tas ir, to darīja fašisti 40. gados. Ja, veselības pase gan bija. Kaut kas līdzīgs, jā. Ja? Bet pēc tam tā korelācija, tam, ko Aivis teica, ja, tā korelācija jau ir tāda, jo jaunāks, jo tie miokardīti ir biežāk. Ja, tad tur vēl var minēt neauglības. Ja, sievietēm tas ir 4 līdz 5 reizes biežāk nekā vīriešiem. Tas nozīmē, ka faktiski notiek masveida meiteņu sterilizācija. Amerikā, un gan jau, ka, ja pie mums pieņem, tad notiks arī pie mums. Tas nozīmē, ka tas ir tas, ko kādreiz runāja gan Geits, gan viņa draugi, ja, par to, ka par depopulāciju, kā samazināt iedzīvotāju skaitu uz zemes. Tas nozīmē, ka faktiski šī būs mirusī paudze. Tie, kas šobrīd ir tie 5 līdz 12 un jau no 12 līdz 18, viņiem jau bērni nebūs. Vienai lielai daļai nebūs. Un tad ko ar to? Jā, es gribētu arī par bērniem. Tā attieksme ir, mēs pieaugušie vēl kaut kā varam sev pasargāt šādu vai tādu, ja, bet tā attieksme ir briesmīga un necilvēcīga pret bērniem. Kaut vai par tām pašām, labi par mirstību, ja, kā Aivis tur pieminēja statistiku, ja ir dažādas vienā vietā, vienā avotā es lasīju, kad bērnu mirstība, laikam bērns ir līdz 18 gadiem ir 0,00004 aiz komata, 0,2, tas ir 1,5 miljoni. Ja? 1,5, kāpēc ir tagad, ja arī tā būtu, kāpēc ir jāfokusējās uz tādiem ekstrēm retiem gadījumiem, ja? Kāpēc vajag tā vietā, lai risinātu fundamentālu problēmu un pievērstos tam, kas rada problēmas. Un gal galā bērniem vispār ir interesanti, ja? Tas vispār bērniem ir jāslimo. Jo slimība ir tas, kā mēs pasargājam no saslimšanas nākotnē, un bērni ar tas Covid, tas SARS-korona grupas vīrus, tie ir apmēram 5 līdz 10%, kas aizņem no to, ko mēs zinām kā akūta respiratoru saslimšana. Ja, tā ir normāla flora, un mēs visi esam ar dažādiem, ar 1000 dažādiem, un mutācijas notiek katru dienu tūkstošiem. Un runājot par bērniem, tad gribu iestāstīt, tagad mums grib iestāstīt, ka, ja bērns pārslimo, tas ir ļoti labi, ja arī pieaugušais, tie ir pūļu imunitātes varoņi. Jo, kad vīrus konfrontē ar imunosistēmu, tas ir sarežģīts bioloģisks un pilnīgs process, kas var būt labāks par dabu. Tur rodās antivielas, rodās atmiņas šūnas, rodās epistopi. Savukārt, mums grib iestāstīt, ka tehnika ir labāka par dabu. Cik muļķīgi, kas var būt tālāk par bērnu un maskām, kaut vai pieskarsimies šim jautājumam. Maskas, tas ne tikai neko nedod, nav nekāda aizsardzība no vīrusa. Tas ir tas pats, kas jūs taisīt baldehīnu aizsardzībā pret odiem no futbola vārdu siet. Un ne tikai nav aizsardzības, bet ir daudz pētījumu, kur ir amatpersonām, dr. Smirnis droši vien labāk zinās, ir iesniegts amatpersonām pētījumu, pierādījumu par to, ka bērniem maskas ir kaitīgas. Pēc Vācijas darba likuma CO2 līmenis starp masku un seju pārsniedz 4 reizes, kā to pieļauj Vācijas darba likums. Dzīvnieku aizsardzības likumā ir ierakstīts, ka dzīvniekam nedrīkst nodarīt ciešanas bez pamatot iemeslu. Mēs tagad bērniem liekam likt maskas. Vācijā skolotājiem liek teikt, ka maskas ir bērnu draugs. Kur mēs esam viduslaikos, tad, kad bērniem skursteņus tīrīja. Tā, tas būtu par... Reimeņkungs pateicā, ka medni zinās labāk. Meģikungs. Nē, maskas faktiski ir, nav jau noslēpums. Maskas nepasargā.
no vīrusiem, tāpēc, ka masku to šķiedru tie caurumi. Labi, bet kāpēc tad ārsti izmanto maskas operāciju zālē veicēt operācijas? Tāpēc, kā... Lai zobi nekristu. Tā, lai siekā neiepil vēderā, ja? Vaļējā, ja? Tas ir pilnīgi cits. Baktērijām pasargā. Lielās baktērijas neiet cauri, ja? Teiksim, bet vīrusi brīvi staigā turp un atpakaļ. Pēc tam mums bija arī brīvās TV, mums bija kolosāls sižets ar doktoru Jāni Bebri, kur viņš uzskatām zīmē, kā veidojās maskā mirusī telpa, kur aug baktērijas, kur faktiski viņas tiek pavairotas. Ja, tad līdz ar to mēs faktiski veidojam inkubātoru bērniem šeit pie mutes, kurā mēs inkubējam baktērijas, mēs inkubējam to, ko bērns dala ārā. Un pēc tam ieelpo. Un pēc tam viņš pavairo un velk atpakaļ. Ja, tad faktiski te nav nekāda runa par veselības uzlabošanu, te nav nekāda runa par aizsardzību. Te ir absolūti tikai bērnu dresūra, jo atņem vizuālo identitāti, atņem mimiku, ja, atņem viņiem spēju komunicēt savā starpā tīri neverbāli. Ja, es neredzu tur neko pozitīvu. Tas ir tikai apzināti ļaunprātība. Pēc tam, ja mēs runājam to, ko Dreimaņa kungs iesāk, ja, par to bērnu imunitāti, tad ja mēs, visiem mums ir bijuši bērni, un bērns tad, kad viņš sāk rāpot, ko viņš dara? Rāpo pa grīdu. Viņš rāpo pa grīdu. Un ko viņš tur dara? Viņš bāž visu mutē. Laiza, jā, tieši tā. Laiza, tepiķi, laiza, grīdu, teiksim, iebāž kukainīt mutē, pagaršot, iebāž vēl kaut kādu putekli, pagaršot. Ko viņš ar to panāk? Viņš ar to panāk, viņš iepazīstina savu imūnu sistēmu ar apkārtējo mikrofloru, kas ir vidē. Ja teiksim, kamēr bērns ir barots ar mammas pienu, mamma viņu pasargā, faktiski viņa veido priekš viņa imūnvielas, tās antivielas. Tad, kad viņš sāk rāpot un teiksim, ēst visu pēc kārtas, viņš jau pats sāk veidot savu imunitāti. Ja, tas ir kaut kādi, teiksim, 7-8 mēneši. Ja. Tas nozīmē, ka uz 12 mēnešiem viņam tā imunitāte ir sasniegusi kaut kādu jau adekvātu līmeni, kad viņš var sevi pasargāt. Ja, un viņam ļoti daudz ko no tā nevajag, ko mēs viņiem piedāvājam, respektīvi visas tās tehnoloģiskās, tehnokrātiskās lietas. Viņu vajag mīlēt, barot, čubināt, ja, un bučot. Jā, es gribēju piebilst, ka tiešām tā tas ir imūnsistēmas nozīme, nedrīkst par vāju novērtēt. Un gribu atsaukties uz kādu pētījumu Stokholmas universitātē, kas ir veikts pavisam nesen un saistīts ar imūnas sistēmas reakciju uz vakcīnām. Un tas secinājums ir bēdīgs. Vismaz tie zinātnieki, ko es te varu ekrāna šāviņā parādīt, ir konstatējuši, ka vismaz tās vakcīnas, kas ir bazētas uz pilnu DNS, respektīvi uz S proteīna izmantošanu, ka viņas var izraisīt DNS rekombinācijas riskus. Un tas nozīmē imunitātes samazināšanos. Un tas signāls, tas ir tikai par vienu vakcīnu grupu šeit pētījums, ja? Bet tas signāls ir tik uztraucošs un, teiksim, izsaukuma zīme būtu jāpieliek klāt. Mēs jau nezinām, kas notiks. Un tātad ķerties bērniem klāt, kamēr pieaugušie šo riska grupu riski nav izvērtēti, kā tas viss notiekās. Tas ir galīgi aplam. Pilnīgi un viennozīmīgi aplam. Jo mēs ķeramies klāt grupai, kur ir pasargāta šobrīd, jebkur spēja, imūnsistēma spēja nodrošināt viņiem normāli šo lietu. Un es pilnīgi no bioloģiskā viedokļa, ja bērns dzīvos sterilos apstākļos, viņš noteikti būs slimīgāks nekā tas bērns, kurš dzīvos normālā vidē un tiešām rāpos pa grīdu un visu tur nogaršos un iebāzīs smiltis mutē un visu to darīs, ko viņš dara. Jo imūna sistēma ir tā, kas mūs pasargā no visa liekā. Un šī imūna sistēma ir tā, kas cilvēkam vajadzīga. Un viss mākslīgais ir riskanti.
jo samazina imūnsistēmas efektivitāti. Ja, tad mums ir jāfokusējās uz cilvēku spēju pretoties infekcijām, slimībām, saslimšanām, tā skaitā vīrusiem. Galiņas kundze, dodiet to juridisku argumentu vienu vai dažus vecākiem, vecvecākiem, kuri negrib vakcinēt savus bērnus. Daktars Mednis ir viens un daktars Dreiminis arī ir viens. Vajag, lai tādu argumentu, viņš nespēja visiem izsniegt izziņu. Jā, man tāpat kā droši vien daudziem nav vienkārši atvarēties no ironijas un pat sarkasma, bet es varbūt iesākšu to, ka mazliet papildinot Aivi un arī informējot skatītājus, šobrīd Eiropas zāļu aģentūra tikai rekomendē atbalstīt šīs vakcīnas lietošanu bērniem. Vēl nekas nav apstiprināts. Un ja mēs paskatāmies, salīdzinām ar FDA, kas ir amerikāņi tas pats, kas mums EZA, tad šobrīd ir tāda dīvaina situācija. Viņi ir atļāvuši Pfizer lietot bērniem no 5 gadu vecuma, tagad jau domā no 6 mēnešiem. Bet sākotnēji tika apstiprināta ar to emergency use authorization, jeb ārkārtas lietošanai tieši šī Pfizer BioNTech vakcīna. Un tad tika apstiprināta Pfizer vakcīna, kas tika pārsaukta par Comirnaty, un tā ieguva to pastāvīgo tirdzniecības atļauju. Un šobrīd notiek jau tiesvedības par to, ka nedrīkst šīs vakcīnas abas divas tā kā aizvietot, kā mēdz medikamentus aizvietot, jo vienai joprojām ir tikai ārkārtas lietošanas atļauja, un otrai pastāvīgā. Bet ko viņi dara? Viņi bliež visu pēc kārtas. Tas ir viens aspekts. Otrs, ko vajadzētu zināt, paturiet prātā noteikti to, ka bērna vislabākās intereses ir visprimārākās. Vecākiem būtu vēlams apvienoties, un vecākiem iespējams nāksies cīnīties arī tiesā par savu bērnu un savām pamattiesībām. Vēl kas ir būtiski piebilst, tiesas un arī juristi mums daudzi tagad atsaucās uz tādu Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu Vavrička lietā pret Čehiju. Noteikti esat dzirdējuši, kur nolēma to, ka ir normāli prasīt, lai bērnam būtu obligāta vakcinācija, lai viņš varētu, apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Bet ir ļoti būtiski saprast, šīs tiesas lēmums ir ļoti šauri vērtējams. Šeit iet stāsts tikai par 9 vakcīnām pret konkrētām saslimšanām, kuras ir labi zināmas un kuras ir zināms, kā diagnosticē. Šīs vakcīnas jau ir gadu laikā izpētītas, un tās attiecas tikai uz šo valsti. Bet ko dara mūsu tiesas? Piesauc to, ka tātad šis attiecās arī uz kroņa vīrusu vakcīnu. Nebūtnē, tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas, un tas ir jāsaprot. Pagaidām neviens prasības pieteikums no Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem nav vinēts vispārējās jurisdikcijas tiesā un administratīvajās tiesās Latvijā. Pagaidām neviens, bet 166 uz doto brīdi jau ir stāv plauktā. 174, man liekas, jau ir vairāk, un tie būs vēl vairāk. Jānorāda ir tas, par ko cilvēki ļoti bieži tiek maldināti. Medijos ko pasaka? Tagad atteica 5 tiesnešiem. Neko neatteica. Jūs taču nezināt, kādu veidu pieteikums iesniedz tiesā. Vai tas bija pieteikums par kādu noteikta punkta spēkā neesamību vai atcelšanu, vai tas bija lūgums par pagaidu aizsardzības noregulējumu. Jūs taču nezināt, bet ko mediji pasaka atteica. Neko neatteica. Ir tikai viens negatīvs spriedums, turklāt tiesvedība vēl nav beigusies, tā turpinās. Tādēļ vispār ir jābūt ļoti piesardzīgiem par visu, kas parādās medijos saistībā ar šīm tiesvedībām. Un tas, ka šīs tiesvedības noteikti pieaugs, nevis ceru, bet jūtu, ka būs mazliet tiesu sistēmai kolaps, tāpat kā daudzām jomām, darbinieku trūkumu dēļ, vienkārši apjoms palielināsies. Un vēl plus klāt vecāki, ja aktivizēsieties, sadarbosieties, droši nebaidieties lūgt juristu palīdzību, bet ir jādara. Ir ar tiesiskiem līdzekļiem leģitīmiem jāpieprasa savu tiesību īstenošana, jo šobrīd kas tiek darīts demokrātisku vērtību vārdā, patiesībā šīs demokrātiskās vērtības tiek
trivializētas, izkropļotas maksimāli. Un to nevarētu pieļaut. Tā kā jūs, kā juriste, jūs paredzētu, ka prasības pieteikuma attiecībā uz bērnu vakcināciju arī Latvijā būs un būs vairāk? Būs, noteikti. Būs. Ir kam ko piebilst, lūdzu, kungi? Es gribēju papildināt Agītas teikto un paplašināt nedaudz. Kad noteikti Agīta teica, ka nav jābaidās lūgt juristiem palīdzību. Tāpat tās ārsti ir, kas palīdz šobrīd. Tāpat tās skolas sistēma mainās. Ja, teiksim, nebaidieties ņemt ārā savus bērnus no skolām. Jo ir alternatīvas šobrīd. Ir iespējas, teiksim, bērnus apmācīt citur. Ja? Attālināti mājās un tā tālāk. Ja? Iespēja ir tūkstots un viņas rodās jauns. Es šodien arī vakar dabūju vienu jaunu iniciatīvu, ja? Teiksim, Rīgā un Ogrē. Ja? Superīgi. Ja? Tā kā nebaidieties, turamies, ejam uz priekšu un viss būs labi. Jā, drīkst. Jā, protams, jāpabeidzam. Jā. Jā, runājot vēl par bērniem, ir Skotijā veikts pētījums, nesen ir publikācijas par šo pētījumu. Pētījumā iesaistīts vairāk kā 310 tūkstoši personas, mājsaimniecības bērnu vecumā no 10 līdz 11 gadiem. Un tur ir konstatēts, ka bērni ne tikai neapdraud citus, ja, bet bērniem pat ir protektīvs, aizsargājošs raksturs attiecībā pret pieaugušajiem. Tik izvērtēts skolotājs, kas strādā ar šī vecuma grupu bērniem, ģimenes tika arī pētīts atsevišķi, kur ir 1, 2, 3 un jo vairāk ģimenēs ir bērni, jo tajās ģimenēs mazāk cilvēki saslim. Tā kā tas ir kaut kas pilnīgi fundamentāli jauns. Ja? Mums te jaunā normālā Prometēja cenšas iestāstīt, kad tie aplaiž un tā, tas pat šie varas priesteri jau televīzijā panorāmā atzīst, ka nu jau vairs ir vienalga, vai tu esi potēts vai nē, bija tāds. Tā kā, tā tas ir, ja, un tas ir pat Skotijas pētījumi. Tad vēl no juridiskā viedokļa, varbūt, kad es protams, jurists, ja, bet es lasīju Helsinku deklarāciju, un, ja nemaldos, 20. punkts nosaka, ka bērns nedrīkst, man šķiet, ka tas attiecās uz visiem, ja, bet ka bērns nedrīkst izmantot kaut kādas eksperimentālas lietas, nedrīkst izmantot uz bērniem citu interesēs. Tas nozīmē, ja šodien mums kāds saka, ka tevi jāpotējās, lai to savu vectētiņu tur neiedzītu kapā, ja, tad nedrīkst ar eksperimentālām metodēm izmantot. To var darīt tikai un vienīgi paša cilvēka interesēs. Ja cilvēks, piemēram, nedodies ir neglābjams slims, ja, tad, protams, ka tur var un vajag visu kaut ko izmēģināt. Tas ir, bet nedrīkst citi interesēs. Bet tas bija tieši tas, ko es visu laiku mēģinu uzsvērt, ka tieši bērnu vislabākās intereses ir prioritāras, nekas cits. Jā, bet mēs runājam, protams, no tiesiskā viedokļa, bet tāda arī no psiholoģiskas sabiedrības visu tādā kopā aptverošā kontekstā. Jā, mēs runājam par bērniem, bet mēs pat esam svarīgāki nekā bērni, jo bērni ir vecāks spogulis. Un, ja ģimenē ir nesaticība, nav vienprātības, nav mīlestības, ja, tad arī bērns būs slims. Ja bērns pats no sevis nepiedzimst un neveidojās pa veselu personību, tam ir vajadzīga harmoniska apkārtējā vide. Aivim bija piebilde. Visu tā nobeigumā ir jāatgādina arī tas, ka tagad taču visiem ir skaidri redzams un saprotams, ka šīs injekcijas nepasargā ne no saslimšanas, ne no transmisijas nevienā vecuma grupā. Kāpēc, lai šajā grupā kaut kas būtu citādāk? Jau pat lielie autoritīvie medicīnu žurnāli, kā The Lancet, piemēram, pēdējā mēneša laikā tur bija jau 2 pētījumi. Tā taču ir oficiālā medicīna. Tā jau vairs nav nekāda sazvērestība, ko pirms gada varēja tā pasniegt. Antivakseru biletēns. Tad Lancet ir antivakseri. Izlasiet, tur ir 2 pētījumi. Viens bija specifiski par to, ka nedrīkst demonizēt nevakcinētos, tāpēc, ka nav jau vairs šīs atšķirības. Un otrs, pat bija vēl pirms kādas nedēļas lasīju turpinājums tam, ka strauji pieauga vakcinēto loma epidēmijas izplatīšanā. Tur lieki uzzīmēti, ka viņi strauji tuvojās. Ja jūs paskatāties tos pašus mūsu SPKC datus, tur taču arī var redzēt, ka tur tagad pusi uz pusi faktiski iet. Tad kāda jēga? Absolūti nekādas jēgas tam nav vispār. Nekā to nevar pamatot, ja vien jūs saprotat to, kas ir īstais iemesls, un tas ir šis digitālais certifikāts,
kur aizvien vairāk un vairāk lietas jums vajadzēs tajā iekļaut. Tur tad būs gan vadītāja apliecība, gan piekļuva banku kontam, gan visa jūsu dzīve būs balstīta uz šo te certifikātu pret šprici. Tad ko jūs darīsiet? Katru mēnešu špricēsieties, lai izņemtu savu naudu, un tas ir ārprāts, kas te notiek. Attopieties. Laikam pēdējais jautājums, bet lūgtu katru no jums atbildēt uz to, vai mēs uzvarēsim? Aivi. Es runāju par veselu prātu. Tie, kas grib, lai vakcinējas, bet tie, kuri negrib totālu vakcināciju. Es tā domāju, ka veselais saprāts un patiesība uzvarēs vienmēr, jo mums jau nav vajadzīgs tur pat neko īpaši darīt, jo viss jau nāk gaismā. Mums tikai vajag mazliet pabakstīt un parādīt, ka reku tur ir tas, reku tur ir šitas. Otrai pusē vajag tagad ļoti cītīgi strādāt, to visu slēpt, aprakt, cenzēt, noliekt. Un saprotiet, ja mūsu vārda brīvībai nebūtu nekādas nozīmes, tad viņiem nevajadzētu tik drausmīgi censties tagad mūs terorizēt. Ja viņi to dara, tas nozīmē, ka viņiem ir bail. Un tagad, ko tas pats FDA tur grib izdarīt? Grib panākt, ka vispirms 55 gadi noslopanot visus tos datus par to viņu produktu. Tur iznāca pirmās 30 lapuses, kur ir arī šausmu lietas redzamas, ka 3 mēnešu laikā pēc Pfizer injekcijas ir miruši 1223. Tur ir cik bija 160,000 blakņu dažādu, un tas iznāca, to var atrast jau. Bet pārējo viņi grib noslopanot līdz pat tagad 76 gadus, lai neviens to neredz. Tad padomājiet, kā tas var būt. Drošās un efektīvās potes. Emša kungs. Jā, man jāsaka, ka no manas pieredzes skatoties, kādiem laikiem tik mēs neesam gājuši cauri, es arī gribu ticēt veselā saprāta uzvarai un ticēt tam, ka šis informatīvais karš, ka viņš, ka uzvarēt viņi nebūs viegli, bet es ļoti ceru, ka mēs spēsim tam tikt pāri un kaut kādas gaismas stars parādīsies tuneļa galā. Kaut gan tāda skepse man ir iekšā, jo visu, ko mēs esam līdzinēji darījuši, mēs esam darījuši nacionālā līmenī. Visi notikumi, visas neatkarības, visas, ko mēs te veicām, viss bija nacionālā līmenī. Globālajā līmenī strādāt mūsu pieredze tagad, kā veidot interešu grupas, kā sev aizstāvēt globālajā līmenī, mēs neesam mācījušies, un tas būs kaut kas jauns, bet es ceru, ka mēs ātri iemācīsimies. Galiņas kundze. Ir zināms, ka nevienā karā īsti nav viena uzvarētāja. Mums nāksies panākt kādu kompromisu. Noteikti kompromiss nebūs pūļu imunitāte, jo to nav iespējams sasniegt šī nav sterilizējušā vakcīna. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet es paredzu, jā, ka mēs uzvarēsim, jo es uzskatu, ka otrai pusē šobrīd ir neizsakāmi grūtāk uzturēt šo ilūziju, ka viss ir kārtībā. Mums savukārt, jā piekrītu Imškungam, jā, mums ir mazliet jābūt pacietīgiem, mazliet jāvēro procesi, bet ne pasīvi jāiesaistās tajos. Un jāveicina, lai iznākums ir tāds, kā mēs to vēlamies, jo mēs veidojam savu realitāti. Viņa kungs. Es domāju, ka noteikti. Jūs jau šobrīd redziet, ka daudz kas mainās uz labo pusi, ka sistēma baidās. Ka visi oficiozi, teiksim, kā viņi apkaro jebkuru vārdu brīvību, kā viņi cīnās pret tiem, kas kaut ko runā. Un es domāju, ka viņu gals ir daudz ātrāk nekā mēs domājam, nekā mēs gaidām. Domāju, ka visai drīz mēs redzēsim liels pārmaiņas. Tikai jātic. Tikai jātic. Jā, mums ir jāuzvar, un gribu pateikt, ka brīvība ir tā nevis to, ko mums iedod, bet brīvība ir tā, ko mums nevar atņemt. Tā ir mūsu iekšējā brīvība, un ja mēs katrs sevī to apzināsimies, tad mēs uzvarēsim. Es saku liels paldies Aivim Vasilevskim un Indulim Emsim, Agitei Galiņai un Edgaram Mednim, kā arī Jānim Reimanim par to, ka jūs visi, dāma un kungi, šo stundu nodzīvojat šajā raidījumā. Es saku paldies jums par to, ka jūs noskatieties. Obligāti izplatiet šo video, obligāti komentējiet, dalieties ar saviem draugiem un nedraugiem arī. Mani sauc Andrejs Mamikins, ceru tiekamies vēl. Atā.